tāda pirmā pieiešana pie stropa bija kaut kādi 11 gadi, 90. gadu, pirmā puse pie radiem, tepat nosacīt netālu Cesvainē, kur bija kaut kāds 3 saimītes. Un tad tur bija medus ņemšana, un tad tur tās process bija tāds, ka ņēma laukā kāris no stropa, nesa līdz logam, tad pa logu iekšā un tad uz sviedu, uz virtuvi nesa. Un tad es kaut kur tajā posmā strādāju. Man liekas, ka vienā no tiem, vismaz tā brīža acīm skatoties, bīstamākajiem posmiem tuvāk stropam bija. Va ne? Tas bija tāds nosacīt pirmā saskara bitē, un es sapratu, ka tā lieta ir ļoti interesanta, ka briesmīgi bail no viņām man nav, un ja iedzeļ, tā gals arī nav klāt. Un tad bija pēc Ogres meža tehnikuma beigšanas 99. gadā es aizbraucu uz Ameriku. Un tad 99. un 2000. gadā divas vasaras palīdzēja vienam latviešu biškopim Amerikā. Va ne? Nu, pilnu procesu es tur neredzēju, jo sāku es strādāt kaut kad jūnija beigās, un atpakaļ jau bija jābrauc uz universitāti kaut kāds septembra sākums, bet nu, daļu no tā biškopi cikla redzēju un sapratu, ka tā lieta man patīk un interesē. Un tad jau bija kaut kāds sapnis, ka forši būtu, ja pašam būtu kaut kādas bites. Un tad par to sapņoju un domāju līdz. Un tagad bija labs jautājums, cik man pašam ir bites jau sen kaut kādi. Cik tev ir, Klāviņa, gadi? 13 gadi man ir bites. Pirmās droši vien, ka bija bites. Nu, kaut kā tie vidas jautājumi ir jau visu laiku interesējuši, bet nu, tur es īpaši tā aktīvi un varbūt nedarbojos pilnīgi noteikti, un arī varbūt nu, tā izpratne bija ļoti, ļoti virspusēji kaut kādu laiku atpakaļ. Bet nu, vienkārši redzot, kas notiek ar to pašu ražošanas attīstību un kāda tam ir ietekme. Sāku vairāk par to interesēties, lasīt, un tas pats pesticīdu jautājums arī, un sapratu, ka tas viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Un kā tie paši pesticīdi, kur mums sola, ka viņi taču ir nekaitīgi, ja viņus pareizi lieto, un tur nekādas blaknes nevar būt. Un, diemžēl, nereti gadās, ka pesticīds, kurš visu laiku ir uzskatīts par ļoti drošu, vienā brīdī tomēr tiek aizliegts. Un dēļ tā paša iemesla, ka viņš tomēr ir kaitīgs. Bet tas, kas man pietrūkst un tur, kur es gribētu diskusiju, ir tas par tādu tālāku nākotni, lai saprastu, vai saimniekojot ar pesticīdiem mēs varam saglabāt dabas daudzveidību. Un es līdz šim neesmu redzējis nevienu pētījumu, kas kaut ko mums ļautu pieļaut, ka tas tā varētu notikties. Ir skaidrs tas, ka turpinot pesticīdu izmantošanu līdz šim dabas daudzveidība tikai un vienīgi samazināsies. Tā kā tā atbilde ilgtermiņā ir tāda, es domāju, ka nākotnē mums ir ļoti būtiski jāsamazina pesticīdu lietošana, un, ja pesticīdi paliek, tad tas tiešām ir kā ārkārtas līdzeklis, nevis ikdienas ražošanas prakse. Lai mūžam dzīves tavs bišu koks, teic māte man, kad puteņo. Lai mūžam dzīves tavs bišu koks, teic māte man, kad puteņo. Lai